Nu tā, dargie draugi, mums lietošanā ir tāda LS mašīna. Ko mēs šodien darīsim? Man ir interesi uzzināt, cik daudz vaska paliek iekšā čagās pēc tā, ka mēs vienkārši uzsiltam un ar roku izspiežam visu pieejamo vasku. Tātad materiāls mums izskatās šāds. Viņš ir pastāvējis savu laiku. Nu, viņš ir salipis, viņš nav pilnīgi irdens, bet nu apskatīsimies, kas te sanāks. Nosmelsim drusku nost ūdeni. Un liksim šito te brīnumu iekšā, lai viņš mums izvārās, uzvārās. Nosildīsim spiestūri. Nu redzam, faktiski ir jābūt gatavam. Jau vārās. Kas ir vārīšanās? Vārīšanās ir iztvaikošana no visa tilpuma. Jā, paņemsim. Sagriezīsim šitā. Pacelsim drusku. Mazliet notek. Un, tu, dāri, nepaspēsi. Uztiek, paspēj. Un liekam visu šajā agregātā iekšā. Redzam? Redzam, ieliekam tapu. Mazliet pagriezam. Redzam, centrējās. Un tagad spiedīsim. Nu tā, dargie draugi, ir svētdienas rīts. Izvilku vakar kausēto vaskā ripulīti. Tāds viņš izskatās. Un šeit otra puses nekasēju ļoti rūpīgi, jo es vēlreiz viņu pārkausēšu. Te vēl iekšā ir bišu maizes gabaliņi. Tas ir štrūns un tas ir loģiski, jo vasku mēs kausējām no pēru telpas rāmjiem, kur ir bišu maize iekšā. Tā, vēl viņš ir silts. Redziet, es varu pavilkt, deformēt to vasku. Nu tā. Tātad izvilkts viņš ir, nostāvējis viņš ir. Nu, liksim uz svariem. Lieku virsū čik. Un mēs redzam 3 kg 30 grami. Tātad 3 kg. Ja mēs pārdosim viņu pa 11 eiro kilogramā, tad tas būs, es uzlikšu, 3 eiro. Nu tā, tātad 3 kg. Nu, un uzliksim, cik mēs no pirmās medus sviešanas aizvākojumiem dabujām vasku. Desmit kilo 160 grami. Nu tā kaut kā skatieties, domājiet, rēķiniet, kas un kā. Abi ceļam pirkstus gaisā, domājam un gaidam nākošo video.